Klienti ļoti daudz prasa, lai būtu logi 2 toņos, lai mēs šo visu varam nodrošināt. Lakots, krāsots, lakots 2 toņos tikai tajā gadījumā, ja ir vienā gruntas apakšā. Ja? Tad tas process arī ir ilgāks, jo, lai nokrāsotu, piemēram, duļus vai logu 2 toņos, arī tiek krāsoti vienreiz, tad tiek otra puse aplīmēta, un tad tā puse, kas vajadzīga citā tonī, tiek krāsota, lai šo te nesabojā. 3 kārtās krāso. Gruntēts, slīpē un 2 kārtas vēl. Tad, kad logi nokrāso, šeit jūs redzat atkal to mūsu klientu to izdabāšanu, mēs vienu pusi krāsojam melnu, vienu baltu, pārsvarā lielākais daudzums ir vienā tonī. Šeit atnāk metāls, šeit viņas tiek vēlreiz papildus nokontrolēt pārbaudīt kvalitāte. Ja viss ir kārtībā, tiek izstrādāts blīvumīs. Šeit ir skandināvu logi, kuras tika blīvējās ar blīvumiem. No vienas puses, no otras puses arī plastikas līstas, liekam, baltiem logiem tiek liktas. Jo, kāpēc tas plastikas līstas baltiem logiem, kāpēc tas ir ilgmūžīgāks. Koks ļoti ātri sabojājas un diezgan maz tas komponents. Šitas ir topsvinga skandināvu logs, tipisks verās uz āru, eņus viņiem viss ir redzams, viss viņiem tur ir normāli, tad ir ventilācija, kas ir diezgan populāra Skandināvijā, un logs varās smukt uz āru. Funkcionāli šādi viņi darbojās. Daudziem jautājums, kāpēc tas tā notiek Skandināvijā. Skandināvijā cilvēkiem iespējams ir slinkums iet no ārpus un logus tīrīt. Viņi šādā veidā iekšā sēž, notīra vienu pusi, apgriež mītī, notīra otru. Sēž savā ziemā iekšā un tīra logas. Jūs jau nebraucat. Skandināvijā jābūt ir lietus noturība ar vēju kopā, jābūt 600 paskāli. Nedrīkst nākt uz telpu, iekšā nekur ūdens pa šķirvā. Logs tiek ielikt stendā, tiek veikta manuālā spiediena testi no sākuma, tad tādā kamerā laiž virsū ūdeni, paaugstina šo te spiedienu tajā telpā, lai redzētu, cik ir noturīgs šis te logs. Un tas 600 paskāls ir standarts. Šie logi arī tur 900 paskāls, mūsu Eirotipa logi ar 900 paskāls, tur nav nekāda problēma, ūdens iekšā nenāk.